Nu, re, pēc gada brauksim ar vilcienu uz šejieni. Te jau viss gatavs. Nu tā, mūsu ceļojums sākas uz pilsētu Romu. Atkal Itālijā. Man jau apnika. Esam lidostā. 16:15. Mūsu lidmašīna. Augsts ziemeļu vējš. Pūš. Grūti pacelties būs. Lai aizstrādātu drošības jostu, ievietojiet jostas. Sākam kustēt lēnām. Vai YMAN smaržām, kur jūs varat ietaupīt vēl papildus 10%. Lidojām Itālijā. Lidostā. Leonardo da Vinci vārdā nosauktā. Nu, mēs lidostā Romas. Normāli tāda mierīga. Tāpēc, ka vakars laikam. Nu, tagad mums ir jāmeklē. Es te pirmā reizi neko nesaprotu. Jāmeklē, kur iet. Tā, precīzi nezinām, kur iet. Ejam uz izēju. Iksīt. Un tad jāiet uz leju. Pirmā stāvā ir mikroautobus. Šis ir otrais stāvs. Pareizi ejam laikam. Taksi būs, jā, T1. Ok. Esam pirmajā stāvā.
Mums jāmeklē dzelteno mikroņi. Grūti te orientēties, bet nu cerams, ka Baltie visi mikroautobusi, mums ir dzeltenās. Nu, iesim gaidīt, varbūt mēs esam pareizā virzienā. Tad redzēsim. Arī kādas te mūsējās. Tā, izrādās te ir otrais stāvs, vēl jāiet kaut kur uz otro stāvu. Aizgājam, tagad meklējam mūsu Kentauro. Mēs jau te pusstundu staigājam. Te tāda skaņa, vanagi ierakstīta, lai baida putnus. Jā. Tātad 7 minūtes jābrauc. Un ir cik? 35. Tā kā te ir normāli. Ceņiki normāli. Vismaz 10 lētāk nekā. Jā, te ir drusku zemākas cenas. Nu, mēs esam klāt. 8,1 bookingā vērtējums 2012. gadā. 3 zvaigznīti vērtējums numuriņu. Pirmais stāvs. Iveta Sauli gribēja redzēt. Left. You have the number 103. 103. Perfect. Un atveras. Welcome to our hotel. Very nice. This is one of the newest room of our hotel. Remember every time to put the card here. Ejam saulriet skatīties vai pa vēlu. Re, kur aug. Es domāju, ka mēs nekur ne... Benzīns 1,70 eiro. Mēs izgājam no viesnīcas. Ejam jūras pusi. Baigais tiltiņš. Masīvais. Jaunie projekti. Vēl neviens nedzīvo. Nezinu, kas tas tāds ir pa vagonu. Viņiem tie kaut kāds vecāks. Turistu informācijas centrs te ir. Reku promenāde tāda. Te var iet spageti, 13 eiriki maksā. Ko? Varbūt pietikt. Viņiem ir nauda. Viss ir labos. No, jūra jau tuvu. Tur ir kanāls kaut kāds. Makšķernieku, zvejnieku laivas. Te atkal ir barčiki. Nu, un tur jau jūra paliek. Mēs arī nolēmām. Šitā mēs varam uzkāpt uz tā tilta. Ja kādi viļņi nāk no jūras. Es varbūt var redzēt jūru jau normāli. Jā, tepat jau viņi ir. Ko tad mēs tad pie viņas darīsim? Nu, tieši tā. Nu, kuģi. Zvejnieku kuģi. Tur vēl tas tilts. Esam veikalā, tomēr McDonald's tālu, restorāni dārgi. Pagaidām. Ko tad mēs nevaram? Nu, cenas tādas kā pie mums. Ka šita tādas
Lieldienu olas. Ievet. Tu redzēji? Lieldienu olas. Nē. Reku tev latē. Mums viesnīca pie policijas iecirkņa. Mēs vēl neēdām neko, jo benzīna tankā nevar tur izciet jau. Kafiju arī aiztaisījuši. Nav tā kā pie mums cirklē. Jebkurā laikā aizbrauc. Nu, tādi ir itāļi. Mēs tāpat pie viesnīcas. Tepat kafija nav, bet nu, vakarā nevajag kafiju, jā. Tādā no 2006. gada. Reku zvaigznes dabūja 2024. kaut kāds. Gandrīz 5. Un mēs lēnām ejam paēduši beidzot. Šitādu rīt vajadzētu mašīnī dabūt. Tikai čemodānu uz jumta jāliek. Šitā. Tā, nu ko. Tepat ir viesnīca. Eko hotelu. Rome Airport. Te blakus mums ir arī kaut kas, bet te neviena cilvēka nav. Jocīgi. Restoran. Nu jā, mums to nevajag. Taču neviena. Pilnīgi tukšs. Hotel. Tas ir mūsējais. Durvis vēl vaļā. Tā ka mēs varam pa tām ieiet bez koda. Arī ko kafijas automāts bija Ivete. Jā. Jā. Kur mums jāiet šeit? Jā. Tur daudz. Protams. Numuriņā atstāja, jā. Sasniegtinājums ceļā, jā? Mums pa kreisiem, bet nu iziesim šeit, apskatīsim, kas te ir. Sargā. Balkons. Kur sargā? Šitais. Vilks? Citādi balkoni īsti. Kluss rajons. It kā kluss. To mēs vēl nezinām. Nu, cik kluss viņš ir te. Tad līdz šitai vietai var uzbraukt. Tas ir tikai čemodāniem. Radiatori. Tā arī temperatūra var regulēt, ja kas? Ko tad? Temperatūra var regulēt. Skapīši. Nekas īpašs. Čau. Griežavētājs kā vienmēr augsts. Jā. Ok, ejam gulēt. Čau.